stāvu šeit, vai man var dzirdēt? Jauki. Labdien! Mani sauc Dana Narvaiša, un es neprotu rakstīt. Tā gan jau es varētu arī uzsākt kādu anonīmo nerakstītāju pulciņu. Ko tad es, tā kā tāds melnais pīlēns starp rakstītājiem šodien stāstīšu Rakstivālā? Tā ir sanācis, ka varbūt ārēji šķiet tiem, kuri mani pazīst, vai mani sakojuši, vai kopā profesionāli mani strādājuši, ka es tagad atklāti uz skatuves meloju, bet es tiešām neprotu rakstīt. Savā profesionālajā dzīvē, man ir vairāki viedokļu raksti, man ir žurnāla raksti, es esmu starptautiskajās lapās rakstījusi blograkstus pat veselu gadu, katru mēnesi par kādu izglītības tematu, bet nē, es neprotu rakstīt. Un ko es ar to domāju? Man sagādā grūtības gramatika, tiešām lielas grūtības, un sagādā, protams, arī stilistika, un kopumā piesēs pie baltas lapas, balta ēpasta un pat īziņas ir ārkārtīgi mokoši un grūti. Un kādēļ man likās svarīgi šo šeit pateikt, jo es domāju, ka tādi kā es esam vairāki, kuri ārēji var šķist, ka raksta, prot rakstīt, un tā galīgi nav nekādu problēmu, ir patiesībā ir nerakstītāji. Bet ko tad es gribēju jums izstāstīt? Gribu pastāstīt par to, ka šādi cilvēki arī staigā pa zemes virsu, kuriem rakstīšana ir milzīgs izaicinājums, un kā tad es to pārvaru, un varbūt šīs lietas jums noderēs kaut kur citur dzīvē, jo varbūt jūs jau esat rakstītāji. No kurienes man šis stāsts par sevi kā nerakstītāju? Tas patiesībā ir veidojies, kā jau daudz kas varbūt ir veidojies skolā, laikā, kad jau sākot no sākuma skolas posma, mana skolotāja neatkarīgi no mana tēva, un arī mans tēvs, kurš man tajā brīdī palīdzēja, kā mācēja, darīja labāko, kā man mācēja. Viņi bija vienojušies, viņi nebija vienojušies, bet man abi teica, ka mani teksti ir tik sarežģīti, ka labot tos nav iespējams, ka vieglāk ir uzrakstīt no jauna. Skolotāja to manā vietā nevarēja darīt, bet tēvs to uzņēmās kā misiju un turpināja rakstīt visus manus domrakstus un esejas. Tādējādi, protams, no sirds domājot, ka man palīdz. Kādā gadījumā viņš sev palīdzēja, jo viņam bija vieglāk uzrakstīt no jauna nekā kaut ko labot. Bet, protams, ilgtermiņā protams, man tas noteikti nepalīdzēja. Jāatzīst, ka ļoti interesanta izglītības sistēma, jo es pabeidzu ar teicamām sekmēm, un es iemācījos izdzīvot, un algoritmi man bija skaidri. Bet es izdzīvoju pārliecību, ka es nerakstu, es nemāku rakstīt, un es nekad nerakstīšu. To savu terapeits sauc par bērnības traumu. Lūk, un ko tad darīt, ja tā tas ir? Varbūt jums ir kāds cits tas aspekts, un kā tad es ar to šobrīd cīnos? Varbūt es šeit stāstu tā, varbūt tas tā neizklausās, bet patiesībā man ir nenormāls kauns par to. Un nenormāls kauns tādēļ, ka mana profesionālā dzīve ir izglītības jomā. Es esmu izglītības jomas cilvēks, esmu skolotājs, esmu bijis skolas vadītājs. Šobrīd vadu lielus projektus, kur rakstiskā komunikācija ir nevien ikdienas komunikācijas formāts, bet formālā komunikācija ir absolūti obligāta, lai mēs lietas virzītu tālāk uz priekšu. Un tādēļ es esmu izjutusi milzīgu kaunu ar to, ka es ļoti vēlos šajā jomā strādāt, bet es patiesībā ļoti mokos ar to savu realitāti. Un viens no veidiem, kā ar to tik galā, ir īstenībā publiski to atzīt un pateikt. Tas nav attaisnojums, tas nenozīmē, ka tagad visiem mani komatu grēki ir jāpiedod, bet tas ļauj lūgt palīdzību, kas ir arī viens no risinājumiem. Ja man kādreiz ātrāk kaut kas ir jāuzraksta, tagad ir cilvēki, kur to labprāt dara, man palīdzot tik galā ar tekstiem. Bet vēl mazliet varbūt atkāpē, kādēļ man šķiet, ka ir svarīgi rakstīt.
man šķiet, ka pirmkārt rakstīšana ir kļuvusi neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa. Tās pašas īziņas, tie paši ēpasti, neatkarīgi no tā, vai mēs rakstam korekti latviešu valodā, tomēr stilistiski korekti, bet mums ir jāprot tā sava doma izstāstīt, un tādēļ tas ir svarīgi. Tas, par ko runā šobrīd pasaulē vadītāji, ja ir divi vienāda līmeņa eksperti, tad uzvarēs konkursā tas, kuram ir labāka rakstu valoda, jeb rakstiskā komunikācija. Un tas, manuprāt, arī parāda to, cik rakstīšana ir svarīga, tad spēja izstāstīt, aiznest to domu tā, lai otrā pusē spēj to paņemt. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Un trešais, kādā man šķiet, ka rakstīšana ir svarīga, tādā personīgajā līmenī, jo rakstot tā ir tāds labs veids, kā sarunāties ar sevi, ieraudzīt lietas, kuras grūti ir saklausīt. Tieši tādēļ es kā nerakstītāja, redzot rakstīšanas lielo nozīmi, esmu izveidojusi izaugsmes žurnālu bērniem. Paņēmu līdzi, lai viņi jau no skolas laika mācās rakstīt un rakstīt par sevi. Tā kā man tiešām šķiet šis svarīgi, un tādēļ ir svarīgi arī man pašai šobrīd augt un mainīties, lai es kļūtu par rakstītāju. Un ko es daru, un kas varbūt var jums arī palīdzēt. Un tagad būs mazā pedagoģijas stunda. Es izstāstīšu vienu pieeju, vienu metodu, vienkārši no izglītības procesa, kuru es absolūti esmu pārliecināta, ka ir jālieto jebkuram pieaugušam, jebkurā brīdī, kurā mēs kaut ko vēlamies apgūt. Skolā mēs to saucam par solo taksonomiju, kas faktiski tiek izmantot, lai novērtētu skolēnu prasmes vai lai plānotu, kā mēs vērtēsim skolēnu prasmes, un tāpat laikā arī, lai plānotu, kā mēs skolēniem mācīsim prasmes. Un ko tad paredz solo taksonomija, un kā tad es to pārnesu uz savu praktisko dzīvi, un ko es novēlu jums jebkurā dzīves posmā, jebkurā vietā, kur jūs gribat kaut ko apgūt. Solo taksonomijai 4 līmeņi, un pirmais līmenis ir kopēšana, atkārtošana, atdarināšana. Tas, ko es šobrīd daru, es vienkāršoju solo taksonomiju, vienkārši, lai vieglāk man to ir izstāstīt. Un tas arī ir veids, kā kopumā pārvarēt bailes, sākt darīt un darīt sistēmā. Tātad tā nav nekāda vienkārši sevis motivēšana, tu to vari. Ir vienkārši skaidrs soļi, kas tev ir jāsāk darīt. Un pirmais, vienkāršākais solis – kopēt, atdarināt, atkārtot, citēt, pārņemt. Tas ir veids, kā mēs iemācījāmies runāt, tas ir veids, kā mēs iemācījāmies staigāt, tas ir veids, kā mēs mācāmies ar jaunas receptus. Mēs sākumā daram soli pa solim, mēs kopējam, atdarinam. Tas ir veids, kā kopumā valodu mēs apgūstam, tas ir veids, kā mēs gan jau, Pinterestā esam atraduši kaut kādu, kā uzbūvēt plauktiņu. Sākumā mēs darām soli pa solim, un tas ir veids arī, kā rakstīšanā to darīt. Visvieglāk to saprast ar motivācijas vēstuli. Ja jūs to nedarāt ikdienā, ko jūs darīt, ja jums būtu jāraksta motivācijas vēstuli? Atrastu kādu paraugu, kur jūs ņemtu un kopētu frāzes, un tieši tas pats ir jādara arī citās jomās. Tad nākamais jau ir tāda spēlēšanās, nākamais līmenis jau ir tāda spēlēšanās, kad jau ir vairāki paraugi, vairāki piemēri, un tu jau sāc darboties ap to. Ja mēs runājam par receptēm, tad tu esi atradis vienu tiramisu recepti, nestāstīšu par vafelēm. Es atradu vienu vafeļu recepti, tad es atradu otru vafeļu recepti, domā, kā būtu, ja es īstenībā no šīs receptes pieliktu vēl šeit klāt. Tā jau ir tāda neliela spēlēšanās, bet tik un tā no gataviem tekstiem, no gataviem paraugiem, no gataviem piemēriem. Kur tu jau vari arī sākt pielikt kādas savas lietas. 4. līmenis jau ir jau nākamā līmeņa, jo tāda spēlēšanās tu liec daudz vairāk no sevis, tu jau kritiskāk pieejamē. Man šķiet, ka šeit tik daudz nav nepieciešams, sāls vai cukurs vai milti. Tu jau sāc jau pats daudz vairāk darboties ar to, jo tu esi vairāk kārt izgājis cauri kopēšanai un likšanai kopā. Un tad tu vari pievienot jau nedaudz jau no sevis vai diezgan daudz no sevis.
Un 4. līmenis ir tas, ka tu brīvi lieto. Tāpēc, ka tev ir tik daudz uzkrāta pieredze, zināšanas, tu esi ņēmis no dažādiem piemēriem, tu esi ar to dzīvojies, ka tu jau nāc un radi pārnes veidot tieši tie vārdi, ko mēs runājam par 4. līmeni. Un šis ir mehānisms, kas attiecās uz bērniem, kas attiecās uz pieaugušiem, kā sākt apgūt lietas un kā arī pārvarēt šīs bailes vienkārši soli pa solītim. Runājot par mani un par tiem līmeņiem, rakstīšanā es neesmu 4. līmenī vēl. Rakstīšanā es noteikti vairs neesmu 1. līmenī, jo tomēr daudzi gadi nodzīvoti un ir rakstīts, tā kā es esmu daudz kopējis, daudz atdarinājis, tas jau ir uzkrāts. Bet es esmu 2., 3. līmenī neatkarīgi no tā, atkarībā no tā, ko es rakstu un pie kā es strādāju. Būs reizes, kuras paņemšu, it īpaši angļu valodā, es paņemšu pavisam gatavu materiālu 2. līmenī, un paņemšu vairākus paraugus un likšu kopā un varbūt nedaudz pievienošu no sevis. Ja mans pievienotais būs tā kolāža, ko es vienkārši likšu tekstus un tādā veidā tos savietošu. Un savukārt 3. līmenis būs tad, kad es rakstu savus kādus viedokļu rakstus vai žurnāla rakstus, bet tas, kas ir ārkārtīgi svarīgi, ja es esmu tur, bet viena raksta rakstīšana man aizņem ļoti daudz laika, jo tas ir ārkārtīgi, jo man tā pieredze nav uzkrāta tik daudz, bet 4. līmenī es noteikti neesmu, jo tā brīvi piesēs pie baltas lapas un rakstīt es īsti vēl nevaru. Tas, kas man vēl palīdz, un vēl es gribēju tiešām parādīt, kas var palīdzēt ne tikai rakstīšanā, arī jauniešiem, kad mēs izveidojām kopā ar Lielvārdu izaugsmes žurnālu, tur ir daudz paraugi un gatavi teksti, gatavi teikumu sākumi, gatavas iepildāmās vietas un pat atgādnes ar gataviem tekstiem, kurus kopēt, atdarināt, kā jau es minēju. Tad, kad tu pietiekami daudz reizes tos pašus tekstus raksti, tad jau pēc tam slinkums ir skatīties, jo raksti no galvas. Lūk, tas jāatzīst, ka man rāda laiku, bet es nezinu, kāds bija sākuma laiks, un es īstenībā nezinu, cik es esmu šobrīd norunājusi. Bet tas drošības labad vēl 2 minūtes. Ak, Dievs, cik es gandrīz precīzi esmu ietrāpījis. Un tas, ko es laikam gribēju novēlēt, vai vēl tā kā noslēdzot teikt, ka tas nav nekas tāds, ar ko es lepojos, ka man ir grūtības tiešām uzrakstīt korektā latviešu valodā labu tekstu. Tas man paņem nepieklājīgi daudz laika, bet tā ir lieta, kuru arī var pārvarēt. Un ja jūs zinat un dzirdat kādu, kam tā ir, tad tiešām šie soļi ar kopēšanu, atdarināšanu, piemēru savietošanu un praktizēšanu mums faktiski iemācīs jebko, un šo pieeju es tiešām novēlu jums jebkurā dzīves jomā. Jūs gribat skriet, jūs gribat peldēt, jūs gribat uzrakstīt grāmatu, jūs gribat sākt rakstīt dzēju, jūs gribat rakstīt jokus, ko šodien varēs mācīties. Faktiski arī, jāsaka cita, arī jogdari sākumā ļoti daudz atdarina, kopē, un tikai tad pāriet uz savu joku darināšanu. Tā kā es ļoti ceru, ka šie soļi jums noderēs. Paldies!